tas bija traks izlidojiens no trases dalībniekam. $360 priekš tiesnešiem. Jā, diezgan iespaidīgi. Tātad Vitālijs Beļakās, numur 50, automašīna BMW M3. Izskatās, ka trasa vietām ir pažūsi un dalībnieki, kas brauc vēl tādā ierastajā režīmā, saskarās ar tādu diezgan interesantu segumu, tāpēc, ka slapjais mijās ar sausu trases segumu un vietām slīd, vietām atkal neslīd. Diezgan sanāk sašūties, kā arī šī līkumā uzbraucot pilonam virsū. Bet okei, turpinās brauciens un izskatās, ka Vitālijam šis nav viņa labākais brauciens šodien. Vairākas kļūdas, tā bija trešā kļūda un diezgan augstu atzīmi no tiesnešiem viņš nevar saņemt. Bet, nu kā saka, finišēt vajag līdz beigām un kamēr neesi finišējis, nav ieskaitīts brauciens un tagad noteikti arī